Īstenībā šobrīd man tāds mazliet neveikls brīdis ir, jo nāksies nedaudz, diezgan uzstīlēt runāt par to, kas saistās ar mani. Bet īstenībā es te lūkojos scenārijā un atradu tādu interesantu tekstu. 1993. gada 19. augustā laikrakstā Druva varēja lasīt sekojošas rindas. Jums dziedās māsas Janitēnas, energiskā Liene un romantiskā Anda, brāļi Miltoviči uzņēmīgais Valds un vēlnību pilnais Sandis, sievišķā Ilze Burmane, trauslā un centīgā Zane Kalniņa, tagad ir jaudīgs, šarmantā lauku meitene Guna Buša, inteliģentā un atturīgā Dace Krūmiņa, mazā spriganā Ita Bērziņa un, šitam gan es nezinu, kāpēc nav pielicis klāt, Linards Jaunzems. Vispirms jau šarmantā lauku meitene Guna Buša, lūdzu. Inteliģentā, nē, tas mums Dacīta Krūmiņa, diemžēl, bet visi jāna, tad redz, ko es izstāstīšu šo. Lūk, mums ir Ilze Mūrmana, Liena Janitēna, jums tagad Liena Pīlēņa, ja? Ita Bērziņa, Zane Kalniņa, Kristīna Avotiņa, Zanda Bērziņa un bez īpašām īpašībām Linards Jaunzems, ja? Kā redzat, viņiem līdzi ir 3 mazi jaunieši, kuri īstenībā mums tā sanāca, ka mums tā dziedāšana tas viss notika šausmīgi pēdējā brīdī, tāpēc mēs atradām. Pirmkārt, ja mēs varam pabrīdināt, būs diezgan skaļi. Būs diezgan skaļi. Vispār šitie, kas stāv skatos, tie pekšņi. Ir kaut kāds video, ja? Neviens nebrīdināja. Lai es pēc tam varēs apstāties. Tā, jums tur skamies. Tā viņa ir. Lūk, tātad, pirmkārt jau pirms tam mums bija runa par to, ka ir jārada bērni arvien vairāk, lai līgatnes skolā būtu, kas mācās. Tad Liena Pīlēņa ir izšķāvas 2 reizes, ja? Linards Jaunzems varbūt pats vēl nav, īstenībā viņš ir tādā varbūt plānā, bet māsa Santa arī ir pacentusies, jā, lūk, Martiņa arī jāklaus. Varbūt izšķiņķi. Lūk, un tā sanāca, kad pāris reizes, kāds, ja nemaldos 3 reizes, šis lielais cilvēku pulks bija ieradies arī Valmierā uz mēģinājumiem. Visinteresantākais pavērojiet Linārdu, vai viņš zina vārdus. Jo ar viņu tā kā ir jau no seniem laikiem. Nu ko, mēģinām? Mākoņus es aizpildīšu.
es aizpūtīšu, mākoņus es aizpūtīšu.